Jā, tāda nu viņi izskatās, kad viņi ir gatavi. Skaisti. Bet tas process ir diezgan garš, un es jau teicu, ka es viņu sāku vakar pēcpusdienā un novārīju produktus, kas ir pildījumam, kartupeļus un burkānus. Tos vāra ar visu mizu, pēc tam nomizo un sastrādā masā. Tātad vai nu samaļ, vai ar maļamo, vai ar rīve, vai ar maļamo mašīnu sastrādā masā. Bet vispirms pamatnīte, mīklas pamatnīte, jā, bet nav raudzētā mīkla, kā mēs tagad esam vairāk pieraduši, bet tā ir rudzu miltu mīkla, rudzu milti, ja? Tāda viņa. Rudzu milti sastāvā, mīklas sastāvā ir rudzu milti, ūdens un eļļa. Es leju eļļu, var likt arī sviestu kausētu, lai tā mīkla būtu nedaudz elastīgāka, bet nav rauga, ja, kas norāda uz to, ka tas cepšanas veids ir sens, kad nelietoja vēl raugu. Un rudzu milti arī. Baltie milti, piešu milti jau ienācās vēlāk, vai ne? Tātad pamatnīti ir mīklu sagatavo tādā konsistencē, lai var rullēt. Pamatnīte ir izrullēta no mīklas. Tādā kādu 2-3 mm nepārāk plānu, ne arī ļoti biezu, lai var veidot, lai iznāk tāda forša laba maliņa. Rausis ir apaļš. Man te ir formiņa. Piegriezti. Tagad ir apaļš. Tagad es saku, ka tā maliņa uzlocīšana, rausim tātad ir maliņas uz augšu. No šīs formiņas mums ir jāuzloca maliņas, kas ir tā lielākā māksla visā tajā procesā. Un nemaz tā uzreiz nepadodās. Bet tiem, kas ar rokām strādā, tiem parasti diezgan labi sanāk. Maliņai ir jāstāv uz augšu, jo pildījums būs iekšā un, kad ieliks krāslīni, lai tas pildījums neizveļās ārā. Locam maliņu uz augšu. Tā būs smuki. Jā, smuki. Tā, kā jau teicu, masā ir kartupeļi un burkāni. Apakšējā kārtā liksim kartupeļus. Kartupeļi ir sajaukti vēl ar sviestu, kausētu sviestu. Nedaudz pie tās masas piejauc kausētu sviestu un šķipsniņu sāls. Kartupeļs nedaudz mazāk kā burkāns lieto. Nu, parasti tādu vienu pamatīgu karoti tādam rausim. Un tā rauša lielums arī, nu, es viņu esmu izvēlējusies tādu, man liekas, šis ir optimāls lielums, izmērs, jā, jo ar maziņiem būtu daudz darba, bet liels atkal tad viņš tā kā izplūst. Bet lielumu var koriģēt, kā nu katram. Bet tīšrauši jau tā kā norāda, ka viņš ir samērā liels, vai ne, tas nosaukums tā norāda. Kartupeļu kārtiņi ir apakšā. Tie ir tikai kartupeļi. Ar sviestu, nedaudz kausētu sviestu pieejauc klāt, jā, un šķipsniņu sāls vēl, lai būtu garšai. Bet te ir burkāni un skāps krējums un cukurs. Svaigi burkāni? Vārīti burkāni, ja? Viss ir dārziņi, tātad tiek novārīti. Un to jau es darīju vakarā un šorīt visu to cepšanas procedūru, tā man vieglāk. Tātad skāps krējums un cukurs, bet ne pārāk. Es nelieku ļoti daudz cukuru, jo burkāni viņiem ir saldena garša, ja, un viņiem ir tāda specifiska tā garša. Un, ja pieliek ļoti daudz cukuru, tad nomācīt kā to burkānu garšu cukurs. Burkāns tad tā kā vairāk.
kad būs tāds. Šo te liek krāsnī un apcep. Kad jūt, ka maliņa tāda jau drusku pacepusies, tad virsū vēl ir krējums jāuzliek. Krējums ar cukuru nolu ir sajaukts jau iepriekš. Liek to krējumu, jā, to var likt tā vairāk, lai jau tiek tas labums. Un tad skāps krējums ar cukuru un olu, jā. Un tad vēl liek krāsnī pacepties, lai sanāk tā brūnā virstiņa.